Čau, kārtējā epizodē. Šodien es arī esmu ar sievu kopā. Un sieva man pasuflēs, lai es atceros, ko jums pateikt par enerģijas elpošanu. Jo, sākam, ko? Enerģijas elpošana vispār radās 70. gados. Un tā ir pilnīgi droša metode, caur kuru tu vari ieiet tādā kā paplašinātā apziņas stāvoklī un atvērt augstāku inteliģenci, jo mums traucē prāts piekļūt saviem tiem zemapziņas failiem. Un tas, ko šī metode varbūt īsti neakceptē, ir tas, ka var būt sarkanais karoks un risks tādiem gadījumiem, ja ir problēmas ar nierēm un epilepsija. Tie ir sarkanie karogi, protams, tur tad šis te paplašinātais apziņas stāvoklis īsti nederēs. Bet tāpēc pirms uzsākt sadarbību ar mani, es nosūtu klientam anketu, kur klients atbild uz jautājumiem par savu veselības stāvokli, jo tas var būt nozīmīgs faktors, vai tu vari elpot vai nē, bet tāpēc ir tas nelielais siets, caur kuru iziet, un ja es pasaku, ka jā, tu vari elpot, šī metode ir droša priekš tevis. Un jā, caur šo te metodi tātad tu vari ieiet paplašināt apziņas stāvoklī, un tas nozīmē to, ka mēs apējam kritisko prātu, jo tu ejot, tagad kā es ejot, tagad vienkārši pastaigājoties, es nevaru piekļūt savai zemapziņai. Savam cietiem diskam. Savam cietiem diskam, jo iedomājies, ja tavs ķermenis ir tāds kā dators un zemapziņa ir tavs cietais disks. Un tajā cietajā diskā ir ierakstījušies visādi faili. Traumas, pārliecības, limitācijas, piemēram, tas, ko tu ģimenē esi piedzīvojis attiecībā par attiecībām, naudu, veselību un tā tālāk. Un tu esi dzirdējis to teicienu, kad daudzi saka, man jau šitā bērnības trauma ir. Un par šo iet arī te runa, ka šo mēs varam mainīt, šo bērnības traumu mēs varam dziedināt. Pareizāk sakot, tu vari dziedināt caur mani, jo tas process ir tāds, ka es tev vadu tajā procesā, uzdodu attiecīgus jautājumus, un tavs ķermenis vienkārši signalizē, kas ar tevi notiek, jo pašā sesijas laikā ķermenis tev dos signālus tādus, kā, piemēram, ķermenim augsti, kājas, pēdas, rokas, tirpst kaut kas, spiež, sāp, un katrai ķermeņa daļai ir kaut kāda šī te nozīme attiecībā uz to, Kas ir par tiem 95%? Jā, attiecībā uz to, kā tu uzvedies ikdienā, kā tu piedzīvo savu ikdienu un ar ko tu ikdienā dīlo, angļu valodā sakot. Jo piemēram, 95% tavs ķermenis darbojas autopilotā. Tavs prāts un ķermenis darbojas autopilotā. Es jau kādā iepriekšējā video jau par šo minēju, un tas ir tas piemērs par to, ka tu nesaproti, kāpēc tu piegāji pie leduskapja, kurš sēdēja pie auto stūres pēdējās 5 minūtes, tu attopies un liekas, wow,
Šito gan es nepamanīju. Vai ieskaties telefonā un liekas, bļāviens, kā es vispār pabraucu šitam te garām. Nu jā, kad tu dari visu autopilotā un tā tu arī ikdienā pieņem tos lēmumus caur savu baiļu prizmu, ka tikai es nesaslimstu, ka tikai viss būtu labi un tās ir bailes. Un visdrīzāk pamani to tad, kad ieslēdzās pēdējā instance ķermenis. Nu jā, tātad ķermenis tev signalizēs, ja tu laicīgi nepamani kaut kādas lietas par sevi. Un tāpēc arī ir tā enerģijas elpošana, ka tu vari piekļūt tiem failiem, kuriem tu ikdienā nespēji piekļūt. Tu pat varbūt nezini, kādi faili glabājās tavā ķermenī, un tu varbūt nesaproti, kāpēc tu tā rīkojies ikdienā, no kurienes tas man ir. Tās visticamāk ir no bērnības, no tēva, no mātes, no kaut kāda trauma. Piemēram, tev visu laiku tika teikts, ja tu tur neiesi, tad es tevi atstāšu pie onkuļa vai vedīšu uz mežu, ja? Un tev vienkārši tad pieaugušo dzīvē izpaužas tā, ka tev bail palikt vienai, vai tev bail no tumsas, un tev liekas, ka tevi kāds kaut kur aizvedīs. Un tāpēc šo te traumu mēs varam dziedināt, un tu vari iegūt mieru un mīlestību tajā konkrētajā situācijā, tāpēc, ka caur enerģijas elpošanu tevi aizvedīs, tev zemapziņa pateiks priekšā to konkrēto ainu, to konkrēto momentu, kas ir bijis tas, kāpēc tu uzvedies pieaugušo dzīvē šādi. Tas izklausās īstenībā, kad tu to tagad es tā no malas klausos, un kad tu to stāsti, tad man uzreiz rodās jautājums, kā tad es šito ieraudzīšu, kā tad es taču to sajutīšu. Gribās teikt, ka tad, kad tu aizēji uz to pirmo sesiju, vienmēr gribās domāt līdzi, jau tā kā likt kaut kādas ekspektācijas, un tu esi tādā kā apjukumā, neziņā, kas tad būs tajā pirmajā sesijā. Bet tas, kas notiek tajā elpošanas sesijā, tev vienkārši, kā Edgars saka, tā zemapziņa tevi aizved, tev vispār nav jādomā, tev ir jāapguļas un jāklausās, ko tev saka, kā tev ir jāelpo. Un tas ir amazing vienkārši tā, kā vienkārši tev uzburās tā aina, un tev pat var neuzburties aina, tev vienkārši iznāk vārdi. Vienkārši kaut kāda situācija. Nav citreiz no bērnības, citreiz ir man pēdējā elpošanā, kad Edgars man elpināja, bija jautājums, un es aizēju tagadnē kaut kādu, nesenā kaut kādu 2 gadu, un man pašai ir tāds, nē, tas ir vēl dziļāk, un man aizved uz vēl citu ainu vienkārši. Un Edgars vēl man prasa kaut kā vēl tur dziļāk, un es saprotu, ka nē, bļāviec, es ieraugu vispār sajūtu sevi kā mazu bēbīti, un tas ir, tu nekad ar prātu to nevari izdomāt, nekad ar prātu tu tur netiksi vienkārši ejot šeit pastaigā, ja, tā cieši katru dienu pastaigā, atbrīvošu prātu un man atnāks. Nē, vienkārši. Var atnākt arī tāpat, bet tur ir jābūt baigajam treniņam tur apakšā. Tur ir tā, kad, kā saka, cilvēks no ielas īsti tam netiks klāt, ja? Tur ir jābūt kompleksam kaut kā. Tur ir baigi jāieklausās savā ķermenī, lai tiktu pie kaut kādām tām atbildēm. Caur enerģijas elpošanu tu vari attīstīt savu intuīciju, kas ir arī tas tā saruna ar sevi. Bet to intuīciju jāmāk ir saklausīt. Un tas nav tā, ka, šitais, laikam, es tā izdomāju. Īsti nē. Tur ir jāieiet nedaudz tādā meditatīvā stāvoklī, vai citreiz tu varbūt esi sajūts to atšķirību, kad, bet vajadzēja darīt tādu, kā man bija pirmā doma. Tev jau viņa it kā pārā tā intuīcija, bet tu viņu prāts noklusināja viņu, jo tas bija nedroši. Un prātam un ķermenim nepazīstams. Jā, prāts ķermenis negrib iet kaut kur nepazīstamajā nedrošībā. Bet to mēs darām caur enerģijas elpošanu. Un
paturpinot vēl par prātu un ķermeni, ķermenis baigi akumulē šo te stresu, emocijas ķermenī. Un tās traumas, tās kaut kādas pārliecības, limitācijas, viņas ir ķermenī iekšā. Un tu vari kaut vai pavērot, kā tu sēdi, kā tu stāvi, kāda ir tava ķermeņa valoda. Jo pēc ķermeņa valodas baigi var nolasīt, kāds cilvēks patiesībā ir, kur viņš atrodas, kādā emocionālā, mentālā stāvoklī cilvēks atrodas. Ķermeni var nolasīt kā pēc grāmatas. Un tas ir tas, ko arī es daru caur enerģijas elpošanu. Es sekoju līdzi ķermenim, kas notiek tavā ķermenī, un līdz ar to es arī uzdodu jautājumus, un tāpēc mēs varam aiziet tik dziļi līdz bērnībai un pat īsumā līdz iepriekšējām dzīvēm, kas tev var uzpeldēt. Un jā, jo ķermenis uzkrāja to konkrēto stresa situāciju šūnās, ķermeņa šūnās, un tas lādiņš ir jānoņem nost, un tad tev atverās jauns horizonts, tu pēkšņi spēj publikas priekšā runāt, un tev ir vienalga, ko citi par tevi padomās. Tu, pieņemsim, man bija liels bloks, lai es vispār šādi te filmētu sevi un darbotos sociālos tīklos. Man likās, ka es to nekad nedarīšu. Bet tie bija tie bloki un limitācijas, kas man bija svarīgi, ko cits par mani padomās. Jā, protams, ir kaut kāds tēls un tam līdzīgi, bet tas nav saistīts ar to. Tas ir vienkārši, kad liekas, ka es neesmu vērtība, ka es neesmu nevien vajadzīgs, bet īstenībā vienalga, cik tu būtu štruntīgā stāvoklī, tu esi lielākā pasaules vērtība šeit uz zemes. Tāpēc, ka neviens tāds kā tu nav. To nevar atkārtot. Un skatoties no visuma perspektīvas, katrs cilvēks ir vienkārši mīlestības vērts. Un tev vienkārši ir jānotic tam un jākoncentrējās uz sevi, nevis uz ārpasauli. Tas ir īstenībā tas, ko caur elpošanu var šobrīd tik ļoti runā par to autentisko, ka citiem jau griežās ausīs, bet griežās jau ausīs pāršarā tad, kad tev pašam ir kaut kāds bloks uz to, ka tev pašam kaut kā pietrūkst, lai saprastu, kas tad ir ar tevi. Bet tas, ka caur elpošanu, kur tiešām es redzu cilvēkos, kas notiek, tas autentiskums parādās, jo tu tiec līdz, tu reāli dziedinies tajā visā procesā. Tu ieraugi sevi, tu iepazīsti, kas patiesībā esi tu. Es domāju, ka daudziem ir pazīstams, ka pieņemsim kāds pasaka, ārprāts, tev taču gaita pilnīgi kā mammai, vai ārprāts, tu runā pilnīgi kā tava mamma, vai tur kā tētis, ja? Un citreiz arī Edgarams brauc, es saku, tu pilnīgi tā kā tavs tētis. Loģiski, ko tu esi redzējis tajā vecumā, kamēr tu kā bērns esi vislielākais sūklītis, tu taču vistuvākos esi redzējis. Loģiski, tas tā nav kaut kāda, nezinu, ķermeņa uzbūves vai kas, tu esi redzējis, kā vienkārši tēvs to dara vai māte, un tu vienkārši ej un kopē to visu. Un tad, kad tu saproti, bļāviens, es taču neesmu mamma, es taču neesmu tētis, ir pat tā, kad izmainās reāli ķermenis. To es esmu īstenībā arī novērojis, ka ķermenis tāpēc, arī ka šūnās saglabā to informāciju, un tiklīdz tu noņem to emocionālo lādiņu, ķermenis, protams, ka var sākt mainīties. Un tāpēc arī pēkšņi sāpes pazūd, cistas uzsūcās. Jā. Tāpēc, ka katra slimība ir katrai slimībai ir kaut kāda emocija apakšā. Un pieņemsim elementāras iesnas, tās ir vienkārši skumjas.
Tur var iet un iet metafiziski skatīties uz katru ķermeņa daļu. Un zobi, žoklis, kājas, pirksts, ja, tur konkrētais pirksts. Un ļoti lielās detaļās. Iekšēji orgāni, ko simbolizē. Ja, tur aknas, nieres, to visu var savilkt kopā un saprast, kāpēc tu tā jūties konkrētajā tagad vispār, kāpēc tu tā jūties un ar to var strādāt. Jo, piemēram, es varu teikt pēc savas pieredzes, kāpēc es šo esmu aizsācis, priekš sevis aizsācis. Jo aizsācējs ir Jānis Bruns, Latvijā, no kuras arī mācos šo. Un es, ko es gribēju to pateikt? Kāpēc es sāku šo? Jo es pats... Pauze un uzlikt nākošo daļu. Bet es vienā video to izdarīšu. Es pats esmu izārstējies no astmas. Astma. Kas tas tāds ir? Bet liekas, ka, man likās, ka nav ārstējams. Bet īstenībā astma simbolizē vienkārši, ka mīlestība bija kaut kādā mērā jānopelna. 90. gados mums daudziem vecāki vienkārši brauca strādāt un atstāja vai vienus pašus mājās vai ar kādu kopā. Un, protams, ka tam mazajam bērnam pietrūkst tās mammas, tā tēta. Un protams, ka bērnam sākās vienkārši kaut kāda slimība. Viņš parāda to, ka viņam ir trūcis tās mīlestības. Un to var dziedināt. Un es to esmu izdarījis ar sevi. Un es esmu sakārtojis arī savu to trauksmaino prātu. Un man ir instrumenti, un es zinu, kā to izdarīt. Un es to varu iedot arī citiem. Un principā tas, kā notiek šis te enerģijas elpošanas process, ir tāds. Tu atnāc pie manis, tas process aizņem 2,5 stundas aptuveni. Mēs izrunājam, ar ko tu ikdienā tagad netiec galā, vai kas ir tavi tie izaicinājumi pašreiz, tādā mentālā un emocionālā stāvoklī. Tāpēc, ka viss ir saistīts ar to. Mēs daudz koncentrējamies uz ārpasauli, kaut kāda pasaules notikuma ietekmē, ģimenes lietas, daudz ļoti viss kaut kas ir. Un sākam strādāt ar to, kas lec ārā pašreiz. Un izrunājam to, kā tu vēlies justies. Ejam iekšā elpošanas sesijā, es tevi vadu, tu ielpojies, akumulē enerģiju caur elpu, deguns mute, piemēram. Piemērs, jā. Un tad aiziet mute elpošana, tu esi akumulējis enerģiju, un esam tikuši klāt zem apziņai, un tad sākās. Tu jau jūti ķermenis, kas ar tevi notiek. Es tev uzdodu jautājumus, virzamies tālāk, iekšā, konkrēta ainiņa. Kā tu jūties tajā konkrētajā situācijā, un tad refreimojam, respektīvi liekam iekšā jauno. Mēs, ja tu iedomājies, ka tavs ķermenis ir kā māja, tad, un tajā mājā ir gan gaišas istabas, gan tumšas istabas. Atvarās šī tumšā istaba, un tev viņā ir bail iet varbūt iekšā. Tev ir asaras, tev ir pretestība, jā. Un tas, ko mēs izdaram, mēs ieslēdzam šajā istabā gaismu. Ielaižam mīlestību un mieru. Un tad šo konkrēto situāciju nointegrējam. Tu nointegrē un... mašīna garām klusumā. Jā. Mašīna ir garām, bet tu nointegrē to, un tad nākošajā dienā es tev uzrakstu, kā tu jūties, jo pēc tam nāk pārbaudījumi. Nē, tas ir kā likums, ka pēc tam nāks pārbaudījums, un lielāks vai mazāks, atkarībā no tā, ar ko tu strādāji tajā konkrētajā sesijā. Un
tavs darbs ir vienkārši pamanīt un rīkoties savādāk. Un dod uzdevumu, vai ne, ka būt vērīgam uz tām situācijām, kas varbūt ir savādākas kā parasti. Jā, jo, zin kā, tev tu esi pieņēmis lēmumu mainīties, iet izaugsmē un lai mainītu to ķermeni, kurš ir tik ietiepīgs un konservatīvs, viņam tas nepatiks, prātam tas nepatiks. Bet atslēga ir tas, ka, pieņemsim, ja tu nāc pie manis uz tām 10 sesijām, kas būtu optimālais variants, lai nosmeltu to lielo zampu un lai tu justos kā cilvēks un sajustu savu ķermeni, tad ir, pieņemsim, 2 reizes mēnesī ir sesija. Starp tām sesijām ir jāizdara tas mazais darbs, kas ir ļoti būtisks. Konkrētas kaut kādas veida meditācijas vai prakses, elpas prakses, atkarībā no tā, ar ko tu ikdienā sastopies, stress, trauksme vai, parasti tā ir kaut kāda trauksme, bailes, un tad es iesaku tev, kas tev būtu, ko tu vari pamēģināt, un ja kaut kas tev neder, tad mēs mainam. Un tā tu izkristalizēs priekš sevis, kas tev strādā un kas tev nestrādā. Būtībā es kā pavadonis arī šajā. Kā pavadonis, kā mentors, kā coach savā mērā, jo... Tu nepaliec viens šajā. Jā, tieši tā. Tāpēc ir svarīgi tas, ka kāds tevi saprot, kur tu atrodies un kad ir tas atbalsts. Un to es arī daru. Īstenībā viens no lieliem tādiem ieguvumiem, pēc ka tu jau sāc ieelpoties, ir arī tā fiziskā lieta, kas ir elpošana ikdienā. Kad tu vienkārši jau elpo savādāk. Tu saproti, kas ir atvieglojuma elpa. Es tikko gāju, vienkārši pamanīju, ka es eju un... kā tu elpo? Nopūties, kā tu elpo, tā tu dzīvo. Un enerģijas elpošanas sesijas laikā es tev noteikti došu atskaiti, kā tu elpo, un tad tu sapratīsi, par ko es runāju. Jo elpa baigi parāda, kā tu dzīvo. Bet no tā nevajag baidīties. Tas ir normāli. Es arī eju cauri kaut kam tādam joprojām, bet es esmu nosmēlis to lielo zampu, ja? Un tad es varu iedot citiem caur savu prizmu. Un caur enerģijas elpošanu mainās dzīve. Mainās dzīve konkrēti. Tikai ir jautājums, vai tu to gribi, vai tu tomēr paliec vecajā un turpini ciest. Vai tu paskaties tām savām bailēm pretī, nostājies viņām pretī un saki, ok, es jūs redzu, bet, zini, es tomēr izvēlos dzīvot labāk, es tomēr izvēlos ieraudzīt šo paplašinājumu un saprast, ka es varu vispār dzīvot savādāk. Tas jau ir tas īstenībā, ka tev parāda, ka tu vari dzīvot savādāk. Caur to elpošanu tu vienkārši varot vaļā tās katras tumšās durtiņas, tu vienkārši ieraugi, ka pretī ir jaunas iespējas, ka pretī paverās īstenībā, ka aiz katrām durvīm pastiprinās tava ticība sev. Jā, tas man tikko atnāca. Tad ticība sev riktīgi nostiprinās. Un zini, ar ko ticība sev ir saistīta vēl? Ar enerģijas līmeni. Jā. Tik, cik tev enerģijas, tik arī tev ticības sev ir. Ja tev ir zema enerģija, tad tev arī nav ticības sev, un līdz ar to tu dzīvo tā, kā tu dzīvo. Bet tiklīdz tev nāk klāt enerģija, tu spēj pieņemt adekvātākus lēmumus, tu vienkārši vari vairāk izdarīt darbu kaut vai. Jā, tavs enerģijas līmenis raksturo tavu pašreizējo situāciju. Paskaties, kāds ir tavs enerģijas līmenis un kā tu ikdienā funkcionē. Es jau savā Instagram kanālā arī ieliku postu par to, cik tev izmaksā palikt vecajā un ko tev izmaksā, ja tu sāc enerģijas elpošanu pie manis.
Un, tas nav tikai par finansēm. Tas nav tikai par finansēm. Tas ir, ja es runāju par sevi, finanses nav galvenais, kāpēc es to daru. Es to daru cilvēciskā labuma dēļ. Un tas nozīmē to, ka es gribu dzīvot arī sabiedrībā, kas ir apzinātāk, kur viens otru nenosoda, kur nemočī. Un tas ir tas lielais mērķis. Un caur YouTube kanālu, caur savu vispār šo te darbu ar publiku, es esmu daļa no tā, lai šo te mērķi tuvinātos piepildīt. Lūk, tiekamies jau nākamajā epizodē.